Mums cenšas noklusēt konvencijas aizstāvji. Izrādās, ka ne tikai Latvijas likumdošanā jau ir iebūvētas visas šīs nepieciešamās normas pret vardarbību, bet vēl arī eksistē jau 2024. gadā pieņemta Eiropas Savienības direktīva, kas ir tieši tā pati Stambulas konvencija, tikai bez šīs dzimuma ideoloģijas un bez grēvijo, speciāli izstrādāta tieši šim gadījumam, jo arī Eiropas līmenī jau vairs nevar ignorēt to, ka vairākas valstis ceļ pretenzijas un ka ir Stambulas konvencijā iebūvēta šī ideoloģiskā bāze. Tātad direktīvā numur 2024 šķērsvītra 1385 ir viss tas pats, tikai bez grēvija un bez dženderisma. Un stājas šī direktīva spēkā, gribam mēs to vai nē, 2027. gadā. Šī ir tā lieta, par ko ir ļoti nepopulāri visticamāk runāt Stambulas konvencijas aizstāvjiem, jo šī direktīva faktiski padara Stambulas konvenciju pilnīgi nevajadzīgu. Es esmu Arturs Klēbaks, vairāk informācijas manā profilā, piesakojieties un saite uz šiem dokumentiem pirmajā komentārā.